Un kad jūs pēdējo reizi grupveidā izvaroja 20 cilvēki, nu pie tā vēl atgriezīsimies, bet prieks, ka man vakardienas video jau noskatījušies dienas laikā 300 000 cilvēki, paņēma arī mēdī, Jauns LV, LV, nu, protams, bez atsaucēm. Ļoti profesionāli nepieminot avotu, tikai saka, strauji izplatās, nu labi, nekas. Indieši Latvijā, kas te viņus te ir ielaidis un tādos apjomos, nu un tagad te brīnās, ka dažādi izpratni par higiēnu ir. Nu, protams, ka dažādi izpratni, ne jau visiem, bet nu ļoti atšķirīgi daudzās valstīs šīs te lietas darās. Nu un arī Latvijā nav bijušas mums šādas te izvarošanas, ka 20 cilvēki izvaro vienu sievieti vilcienā, piemēram, Indijā un citās valstīs. Nu, tāda ir prakse. Diemžēl gadās šādi noziegumi. Un, ja šādi turpināsies, visas varas partijas, mūsu te vienotības un pārējās, tā skaitā Nacionālā apvienība, kas par latvisku Latviju ir pie varas bijuši tik ilgi un šādi te noregulējuši visu, lai mums te ir jau tūkstošiem dažādas izcelsmes studenti ar dokumentiem, bez dokumentiem, nu tad, diemžēl, nedod Dievs, arī šādas te lietas sāks parādīties Latvijā, un tad varēs brīnīties, kā tad tā dažāda kultūra un atšķirība. Nu, vakar mēs redzējām, kāda ir attieksme pret higiēnu. Un tikko ieliku savā Telegram kanālā Rudolfs Bremans Live pilno versiju ar video ar indiešiem, nu kā tā viņi tur ap to pārtikas kasti grābstījās un kur tik vēl nē, džentlmeņi. Arī medijiem, lai nav jāņem bez atsaucēm. Tad te brīnās, ka mērkaķu bakas vai te kaut kāda difterijas epidēmija šobrīd mums te plosoties. Nu, droši vien, ka nekas neplosās, biedē vienkārši cilvēkus. Mani sauc Rudolfs Bremans, pievienojieties šim te profilam un sekosim tālāk arī attīstībā ar imigrāciju.